Latvijā nav viena no tām vienkāršākajām. Principā viņi ir ļoti atšķirīgi, galvenokārt dēļ atšķirīgas tradīcijas, atšķirīgiem uzskatiem, atšķirīgas domāšanas, un arī angļi šeit rīkojas dažādās situācijās savādāk, kā mēs rīkotos Latvijā. Piemēram, tu nevari aiziet uz banku un saņemt uzreiz kredītu, vai tu nevari aiziet un nokārtot papīrus par dažādām lietām. Tā vienkārši uzreiz nevar īres līgumu parakstīt tajā pašā dienā un ievākties. Tas galvenais ir tas, ka šeit mēs varam atļauties dzīvot, nevis izdzīvot kā Latvijā. Mēs varam atļauties uzturēt ģimeni reiz pa reizē, kaut kur aizbraukt. Tā pašā laikā aizbraukt arī ciemos uz Latviju biežāk. Varam atļauties uzturēt mašīnu, bet galvenais jau nav materiālās vērtības, bet arī tas, kad es varu atļauties nodrošināt sporta aktivitātes bērniem un nodrošināt dažādu veidu citas aktivitātes un galu galā veidot savu dzīvi šeit, un tas jau droši vien tas galvenais. Tātad, vai man šeit pietrūkst kaut kas noteikti? Jā, man pietrūkst man radu, kas ir Latvijā mamma, brālis un citi radi brālēni, māsītes. Noteikti pietrūkst tādas pārtikas no Latvijas. Un noteikti man pietrūks lauku plašums. Šeit tu nevar tā aiziet vienkārši iegāzties kaut kādā mežā, salasīt sēnes vai aizbraukt, teiksim, kaut kur pa laukiem pastaigāt. Viss lielākoties privāti īpašums un viss ir slēgts. Vienīgā atpūtas vietas reāli ir dabas parki, kempinga saiti un tad atsevišķas vietas, kas ir kaut kādas ievērojams, kā, piemēram, jūras vārti, Veimoltā vai šeit patās pie mums Pludmala. Tas tādas vietas, ko tu var apmeklēt, bet reāli salīdzinoši Latviju tu nevar. Tagad tās aizbraukt pļavā, izcep šašliku, ietusēt ģimeni, uztaisīt pikniku. Diemžēl Anglijā tas nav tik vienkārši. Protams, tādas pārtikas lietas tu var aizvietot ar poļu precēm, jo poļiem šeit savu veikalu, bet tu nevar dabūt katrā veikalā kārumu sieriņu vai katrā veikalā tu nevar dabūt to pašu Latvijas balzāmu. Tā patiesība. Par atgriešanos Latvijā mēs esam domājuši, bet visticamāk, ka tas nenotiks, jo šeit ir mūsu dzīve šobrīd un šeit ir darbs, šeit jau ir mājas un tā teikt, šeit mēs esam iekārtojuši. Vai mēs paliksim šeit Anglijā? Tas vēl ir jautājums, jo mums ir ģimenes zilais sapnis, iespējams pārcelties uz Austrāliju, bet, lai tas notiktu, vēl ir daudz priekšdarbi jāizdara. Es, piemēram, studēju. Manas studijas ir saistītas ar būvniecību, kas ir būšu viens no būvniecības treidiem, manā gadījumā santehnika, kas ir diezgan plaši pielietojumi gan Anglijā, Austrālijā, Kanādā, ASV un arī citās zemēs. Un par to atgriešanos Latvijā jau, jā, kā es teicu, visticamāk, ka nē, jo pastoties un palasot ziņas avīzes, ir skaidrs, ka situācija tur stipri neuzlabojas un joprojām valdība un ministrs tikai domā par savām kabatām, nevis par tautas interesēm, kāds, diemžēl, pierādās viņu darbos, lai gan soli jau viņi visu kaut ko citu, bet te pašā laikā mēs pastamies šeit Anglijā, tad valdība tomēr vairāk rūpējas par cilvēkiem. Mans ceļš Anglijā sākās ar tomātiem, vērti tiešākajā nozīmē. Es biju Latvijā uz štata samazināšanas pamatā atlaists, sākoties krīzei. Principā es saņēmu zvanu no brālēna, kurš teica, ka ir darbs Mārgeitā, siltumnīcā. Vajadzēja plēst tomātiem lapas un kopt tomātus un darīt visādas citas darbus, kas saistīta siltumnīca. Tā es atbraucu 20. februārī, sākotnēji viens. Sapratu, ka es, diemžēl, neizturēšu fiziski siltumnīcā. Vēlāk atbrauc man ģimene uz šejienu. Sākām kopā meklēt darbu. Vēlāk mēs atradām darbu augļu pakotavā. Konkrēti tos pašus tomātus mēs pakojām, papriku un gurķīšu. Tur kādu laiku mēs nostrādājām.
mūsu draugi no Londonas teica, ka, tas Mārgeitas gals tā nolaista pilsēta vēl vien ir. Uzaicināja mūs uz Dorsetu, kas ir viena no Anglijas skaistākajām daļām. Un mēs sākām dzīvot Bormautā, kas ir viena no Anglijas slavenākajām kurortu pilsētām. Sākotnēji bija darbs ar aģentūru, strādāja dažādās vietās, lielā drukas uzņēmumā, reiz par reizē vietējā konsulā pie atkrituma izvešanas, par ko es arī īpaši nekautrējos, lai gan Latvijā droši vien tādu darbu nedarītu. Lai gan darbs jau nav nepatīkams, tikai pieved miskastu, uzkabina viņu, mašīna izdara visu pārējo pat un noliec ielas malā. Tālāk mans darba gaits aizveda vienā no lielveikalu ķēdēm, kuras joprojām strādāju. Sakarā ar īres cenām mēs kārtējo reizi pārcēlāmies uz Devonu, uz Rietumu Angliju. Es joprojām strādāju lielveikalā. Mums ir ģimenes pieaugums, ir piedzimusi meita, dēls iet skolā. Tā dzīve mums Anglijā ir izvērtusies. Vai tā ir tā vieglākā vai grūtākā, grūti pateikt, bet tas mans Anglijas ceļš ir. Par cilvēkiem, kas gatavojas braukt uz Angliju, es droši vien teiktu, nebrauciet. Tāpēc, kad iesāk šeit ir ļoti sarežģīti. Šobrīd arī Anglijā ir krīze, ir ļoti milzīgs bezdarbs. Un valdība domā, kā piedabūt cilvēkus atpakaļ strādāt. Un ja vien jums nav ideāla angļu valoda, šeit būs diezgan sarežģīti. Jūs strādāsiet rūpnīcās, strādāsiet ar aģentūrām, varbūt tiksiet pat piečakarēt, atbrauksiet, nebūs darba. Vēl būsiet samaksājuši par to, ka jūs iekārto darbā un tiešām atbrauksiet un būs tukšs lauks un nekā nebūs. Un jūs dabūsiet nakšņot zem klājas debes. Tā realitāte šodien ir Anglijā. Par braukšanu prom no Latvijas kā tādu uz jebkuru citu valsti, es teiktu, ka vajag mēģināt. Varbūt ne tāpēc, lai sameklētu darbu, bet vienkārši tāpēc, lai redzētu, kā dzīvot citur. Un saprast, vai tas ir priekš tevis, un varbūt pat, ja tas nav priekš tevis, tad vismaz redzēt, kāda ir tā dzīve ārzemēs, un varbūt šo pieredzi iegūt un izmantot Latvijā. Tāds ir tas mans viedoklis. Jau tirgu, tad tiekamies tur, jā? Davai pēc minūte 15 tiekās tirgu. Davai, čau. Laimi vienīgo tādi saldo, lai reiz bagātāks kļūtu es. Man visapkārt ir sveši ļaudi, sveša valoda, sveši tvīts. Tikai alkas pēc jaunās dzīves, mani notur vēl palikt. Mana dziesma traucās, māju kur bijis viss tik mīļš. Jūs darba devējs ir sagaidījis, Arī es reiz teikšos, kur reiz dāvanām spīcāt.
tā, it kā ogles karstas un sārtas, mājas pavarda. Pats jautājums, es apmierināts dzīvu Anglijā? Var teikt, ka jā. Jo šeit, ja tu strādā godīgi un maksā nodokļus, tad arī tev Angļu pavalsniecība palīdz ar visādiem pabalstiem. Šeit es atbraucu tādēļ, lai nopelnītu, jo Latvijā jūs zināt, kā nopelnīt it kā varētu, jā. Bet darbdevēji, negrib maksāt tos, kas ir domāts par tādu darbu, ko dara darbā. Bet par Angliju ir bišķi savādāk. Anglijā ir darbdevējs, kas dod darbu, par to darbu arī tu saņem augļus. Ar plānošanu tā, atgriezties Latvijā, es nezinu, vai tuvākā laikā tas būtu iespējams, jo Latvijā ekonomika ir galīgi garām. Valdība neko pagaidām nedomā par tiem, kas atrodas šeit ārpus Latvijas. Es domāju, ka tuvākajā 5 gadē ritīgi nē, jo mani bērni tāpat mācās tepat Anglijā, salīdzinot ar Latvijas skolām šeit. Anglijā ir tomēr vieglāk uzturēt to bērnu nekā Latvijas skolās, jo Latvijas skolās ir jāmaksā diezgan padārgi ar visām grāmatām un tā tālāk. Bet šeit Anglijā palīdz, valsts palīdz, skolas palīdz ar burtnīcām, ar grāmatām. Tā kā tuvākajā laikā Latvijā, es nezinu, kā es jau teicu, tuvākajā 5 gadē. Kas man par to Latviju? Velk jau visiem jau velk uz tām mājām, bet tomēr, grūti to pateikt, kur tomēr ir labāk šoreiz. Latvija kā ir dzimtene, tomēr tur ir mamma, brāļi un draugi, bet daudz kas arī pietrūkst, arī šeit, kā lai pasaka, jā. Tas no tās Latvijas. Bet uz Latvijā, kas visvairāk pietrūkst, tas ir Latvijas daba, kas šeit tomēr nav tāda. Un tā brīvība un tie likumi tomēr ir atšķirīgi nekā Latvijā un Anglijā. Un Latvijā ir tomēr brīvāka. Un arī tā teikt, Latvijā jau tomēr, kā es braucu uz to Latviju, to gadā vienu reizi, ieejot tai veikalā, ir redzams, ka tās cenas tomēr nevar salīdzināt ar Anglijas cenām. Latvijā tomēr ir daudz lētāks. Bet otrā ziņā atkal ir tā, ka pierādot pēc tām algām, Latvijā ir tomēr 3-4 mazāka alga nekā šeit Anglijā. Un ar to algu šeit, ko te dod un pabalstiem, tomēr var iztikt. Tomēr labāk nekā Latvijā. Tā kā teikt par to Latviju, ka man pietrūks Latvija, es teiktu jā, man pietrūks Latvija. Uz jautājumu, kā man sākās tās Anglijas ceļš, tas iesākās jau būs 7 gadus atpakaļ. Vienkārši paņēmu ar draugu, iesēdos autobusā un braucu uz Angliju. Kā jau viss, meklē to, tā kā sprīdīts meklē laimi. Bet es ierados Anglijā, pašā Londonas centrā, visapkārt. Nav mūsu valodas. Jūtos, ka es nezinu, kaut kas jāsāk darīt, ne nakts mājas, nekas pirmajā skatījumā. Bet ar tiem autobusiem arī brauca daudz citu latviešu, kuri jau ir bijuši jau šeit vairāk reizes. Mēs apjautājamies, tad
Pirmo nakti mēs palikām tādā viesnīcā. Nu, bet te diezgan padārgi sanāk tā viesnīca. Bet otrā dienā mēs jau daudz neštukojām ar draugu un gājām uz Anglijas aģentūrā meklēt darbu. Solīja mums daudz ko. Labi, ka tā naudī mums bija kaut cik līdzi. Piereģistrējāmies, gaidījām, kad mums zvanīs. Gaidām jau 1, 2, 3 dienas, bet laiks iet. Tad pēkšņi pazvanīja. Jums jāierodās aģentūrā un jums būs darbiņš. Nu, mēs no rītā ceļamies un dodamies to aģentūru. Aizējām uz aģentūru, mums piedāvā darbu par street cleaneriem. Tas ir ielas laucītāji. Neko, jāsāk strādāt pirmā dienā. Nebija jau slikti. Arī sākām 6 no rīta. Sākām darbu, beidzam jau 2. Pagāja tā 1 nedēļa. Nostrādāju. 2. nedēļā jau saņēma pirmos augļus. Tie bija tādi augļi, kā Latvijā. Mēnesi jāstrādā, bet šeit saņēmu to pa 1 nedēļu. Bet tad aģentūra atkal no rīta mums pazvanīja, ka šoreiz tas darbiņš nav šitai nedēļā, ka mums jāierodās atkal ir aģentūrā, mums dos citu darbu. Labi, ierodāmies tajā aģentūrā, bet darbu mums atkal nedeva. Atkal jāsēž bija mājās 2-3 dienas, un tad atkal pēkšņi pazvanīja. Ieradāmies bez viņas ziņas arī aģentūrā, redzam, ka tur vairāki cilvēki apgrozās, arī tādi paši latvieši, kas meklē darbu Anglijā. Un viņiem tas pats ir, jāgaida 2, 3 vai 4 dienas, lai dabūtu darbu. Bet tad satiku vienu puisi, kurš viņš ieteica mums vienu citu aģentūru, darba aģentūru, kur strādāja latviešu meiteni aģentūrā. Un tas mums ļoti paveicās. Aizgājām uz aģentūru, pieteicāmies, un nākošā dienā tā latviešu meiteni mums iedeva darbu. Darbs nebija grūts Hitraus lidostā. Strādāju tur kādu nedēļu. Un tad mums piedāvāja vēl labāku darbu latviešu meiteni, kas tādā aģentūrā. Piedāvāja strādāt Anglijas pastā. Tur es nostrādēju diezgan ilgi. Tur arī labi maksāja. Bet es tur nostrādāju kādas, cik tur bija, kādi 2,5 gadu, kaut kur bišķi vairāk. Tad pēkšņi bija tie Londonas terorakti, sprādzieni metro stacijās un tajā autobusā. Un mēs, kā ne Anglijas pilsoņi, mums 80 cilvēks no to pasta atlaida. Vienkārši paņēma un atlaida, jo mēs neesam rezidents, Anglijas rezidenti. Neko, bija jāmeklē kaut cits darbs. Sāku meklēt citu darbu, tad mēs arī ar to draugu izšķīrāmies. Draugs sāka meklēt citu darbu, es arī citu darbu. Un tā es arī atradu tieši normālu darbu. Sāku iet pa savu profesiju jūrā. Un nostrādāju jūrā arī. Smags darbs ir jūrā, tomēr Anglijā ir ļoti smags darbs. Bet tur ir alga tomēr salīdzinoši daudz lielāka nekā Anglijas strādājot krastā. Nostrādāju tur arī kādus 3 gadus, varēja teikt, jā. Un tad, es nezinu, man tā Londona nevisai. Es biju izbraucis ekskursijā uz Devonu. Man tur ļoti patīk, tur ir cilvēki daudz draudzīgāki nekā Londonā. Un labāki te skati ir, tā ainava. Un es pārvācos uz šejieni. Šeit arī, neteiksim, ka gāja tīri spīdoši, viegli, jā, no sākuma, bet tomēr darbu var atrast šeit un sāku strādāt. Sāku strādāt no aģentūras arī
mēs jau kā latvieši kā pierādām, mēs varam strādāt. Jo cik vietās es esmu bijis, uz latviešu vienmēr slavēju. Ka latvieši tomēr izdara visu to darbu un tomēr ir darbspējīgi un nekad neko neatsaka. Un tā es norāvos pa tām aģentūrām, kamēr man piedāvāja patstāvīgu darbu vienā firmiņā, kur nu jau līdz šim brīdim strādāju. Un strādāju es par noliktavas vadītāju. No sākuma tādā firmā uz manīm skatījās tā ar tādu greizu aci, jo es esmu viens pats no Latvijas, pārējie visi Angļi strādā tajā firmā, bet es ar saviem darbiem pierādīju to, ka es varu strādāt noliktavā un palīdzu arī citiem Angļiem, kaut vai man tas nebūtu jādara. Un Angļi tomēr, viņi tomēr to, kā lai pasaka, viņi tomēr redz un pieņem tevi tā darbā. Nu, un šobrīd es jau esmu jau tā kā tāds, es nezinu, pats Anglis, kā viņi sauc. Viņi pieņēmuši mani, un tā es arī strādāju. It kā no sākuma jau man bija tā doma, jā, kad Angļi uz maniem tā skatījās, jā, ka tomēr esmu ticis priekšniekos uzreiz. Un ka man pirmo reizi mūžā man jākomandē Angļi. Tas jau, nu, es nezinu, es jau neesmu pieredzis komandēt un strādāt pie papīriem. Bet tas ir tomēr darbs. Darbs ir, un šitos gadus, kamēr es esmu pavadījis, šitas ir pirmais darbs, tāds atbildīgākais darbs, kas man ir. Ko es varu ieteikt visiem latviešiem, kas ir atbraukuši un taisās braukt uz šeit, uz Angliju, jo darbs šeit ir, un ļoti daudz darba ir. Ir jāstrādā. Te var iemācīties valodu, un galvenais nebaidīties. Jo te ir daudz tādu cilvēku, kas atbrauc un saņem pirmo algu un vairāk uz darbu neiet. Tāpēc es saku, ka te Anglijā tomēr ir darbs, nevajag slinkot, vajag darboties un viss notiksies. Esmu apmeties meklēt to, laimi vienīgo kāri saldo, lai reiz bagātāks kļūtu es. Man visapkārt sveši ļaudis, sveša valoda, sveši tvīs, tikai alkas pēc jaunā. Устраивает ли моя жизнь в Англии? Хороший вопрос, надо подумать. Да, устраивает. Ну что, работа здесь есть. Работаю. Получка меня устраивает. Устраивает. Жена работает. Устает очень. Ну, все мы устаем, все мы люди, мы не роботы. Зато хорошо, что да, у нас у всех работа есть. Мы этим даже гордимся, что мы здесь не сидим, как даже местные жители здесь сидят на бенефитах. Мы гордимся, что у нас есть работа. Нам это очень нравится. И нам, как сказать, на руку даже. Чем больше денег, тем лучше. Ну, всех денег не заработаешь, конечно. Есть, конечно, свои минусы, когда-то по счетам оплачивают, квартиры туда-сюда. Но это так. Государство помогает, английское. Не то, что у нас в Латвии. Даже своим не помогают. А здесь приезжие приехали, почему бы нет, да? На тебе, пожалуйста, бенефит детский
получаю за ребенка. Ну, что еще? Ну, так, в принципе, все меня устраивает. Как бы нормально. Планирую ли я возвращение домой, в свою страну, в Латвию? Трудно сказать. Вот у меня такая длительная пауза, потому что я думаю, что года 3-4, даже все 5 домой не собираюсь вообще. Потому что там реально делать нечего дома. Это в смысле в Латвии. Там нет ни работы, ничего, ни детских пособий, ничего. Да, конечно, это как бы, ну, моя родина, да, я там родился, в городе Цесис. Конечно, у меня там мать, отец, брат, скучаю, очень хочу, но хочу только приехать именно в гости, погостить и уехать. Так как даже я веду связь со своими родителями, с матерью своей, звоню ей по телефону, она говорит: сынок, здесь делать нечего. Здесь остались только одни школьники, студенты и пенсионеры. А молодежь вся разъехалась. Ну вот факт есть факт. Делать там нечего. И, ну, короче говоря, года 3-5 я домой не собираюсь. Жена моя как бы сразу сказала, что она домой не собирается. Ей нравится здесь. А мне как бы сложнее, как бы привык к дому. Я часто уезжал из дома, туда-сюда. Жена мне первый раз уехала куда-то за границу и на такой длительный срок. И ей сразу моментом понравилось. И она сразу сказала свое слово: все, я домой не хочу, только погостить. Родные, родители, братья. И все. А так все, нет. Ой, люди добрые, что мне не хватает здесь, в Англии? Да много не хватает. Мы здесь все приезжие. Не хватает в первую очередь продукты. Потому что мы, люди, как бы сказать, рожденные в СССР, привыкли к колбасам, к сырам. Ладно, сыр здесь есть, но реально колбасы, ну, здесь просто ее нет. Да, продукты здесь, я очень привыкал долго к продуктам, не мог привыкнуть, хотя не я привыкнуть, а мой желудок не мог привыкнуть к местной пайке. Очень тяжело мне было привыкнуть, потому что здесь много сухпайка. Вот, ну, что еще? Ну, конечно, мне не хватает природы нашей, хотя здесь тоже очень красиво и даже капитально. Вот чего-чего, здесь люди, вот сырой климат, здесь люди часто болеют. А почему? Потому что здесь нет реальной зимы, как у нас. Вот у нас зима, как стукнет по 30, все бациллы, все замерзнет. А здесь нет, здесь, как можно сказать, пожизненная осень. Осень, вирусы, все в соплях, все кашляют, чихают. Скучаю по дому, скучаю по нашей зиме, хочу находить на зимнюю рыбалочку, на лед. Вот это мне не хватает. А так все. Колбасы побольше с мясом. Каков мой путь в Англию был, да? Английский путь. Смешно, конечно, слышится так. Но каков мой путь был? Очень прост. Как это, я думаю, что как у многих наших, как сказать, земляков, жителей Латвии, что многие сюда попали по знакомству. Некоторым было тяжко. Не хочу приводить пример. Ну, некоторым было тяжко. Приехали вообще ни с чем сюда. Я приехал сюда, я приехал как? Мне армейский друг позвал сюда, позвонил, договорился насчет работы. Я приехал. Через 2 дня я пошел на работу. Даже не успел оттянуться, как говорится, нормально. Сразу на работу. Было очень привыкнуть, конечно, трудно было к этому.
утром рано вставать, потому что я в Латвии никогда так рано не вставал. Да, мой путь в Англию. Вот так вот я добрался до Англии на самолете. Меня встретил мой товарищ, друг по армии. Конечно, ему было сложнее сюда устроиться, чем мне. За что я ему, конечно, и благодарен. Вот, я сейчас живу здесь, в хороших условиях, туда-сюда. Он мне много очень помогает по работе. Скажу по секрету, что у меня плохо с английским, он мне помогает с английским. Вот. Вот так вот мы и так и живем. Путь короток, но длинен. Что я хочу пожелать тем, кто сидит сейчас дома, дом это именно в Латвии, нашим гражданам, которые хотят сюда ехать. Я понимаю, что молодежи надо учиться, нечего скакать с места на место. Говорят тоже про учебу. Конечно, если у них есть язык, английский язык, чем больше языков, тем лучше, конечно. С английским языком здесь не пропадешь. Все те, кто хотят сюда ехать, обязательно нужен язык, английский язык. Без языка здесь очень сложно, очень. Потому что здесь всякие коммунальные проблемы, ежедневные проблемы. Это все везде общение, магазины, всякие учреждения. Это все только на английском языке. Если знаешь язык, у тебя проблем нет. Языка нету, вот будь как я. Но у меня нормально. Я уже почти разговариваю. Не 100%, но на 89%. Вот. Так что желаю я всем нашим, кто очень хочет сюда ехать, во-первых, надо знать язык и смириться с тем, что ты сюда едешь надолго. Потому что на заработки сюда нет смысла ехать на 3-4 месяца. Даже на полгода нет. Сюда надо ехать реально надолго. Год, 2, 3, больше. Это все, что я хочу пожелать всем нашим. Yes, I do work with foreigners or people from other countries. I quite enjoy working with them. The language barrier is not too bad. Most of them speak English, which is probably a good thing because we're a bit lazy when it comes to speaking other languages. But we've got people from Latvia, Lithuania and Poland mainly. They've always been reasonable people to work with, hard workers, honest workers. I think if I had to leave the country to work somewhere else, like abroad, I think I personally would find it quite a bit easier than most people because of my background. I drove long distance lorries for 22 years and that involved going over quite a big bit of Europe on your own in lorry. You get loaded here and they say there's your address, boff, and off you go down to Spain or Germany or France, somewhere like Ireland, or so the language barrier, I found that a few years ago I lived with a girl who was German or half German, and so we went to visit her relatives there, so I did learn to speak broken German, which funnily enough a lot of other countries can speak broken German if you can't get their own language. I think the nearer you get to Russian language, it would be really hard to learn now at 50 years old. If I had to give advice
to someone from another part of Europe or the world even coming to England, the best advice I could give them really was to be honest, or as honest as they can about anything that they're asked. But the best thing they could have is the ability to speak English, because here in England we are a little bit stuck up, we're a little bit we're not very good at other languages, so we seem to have this arrogant, maybe is a wrong word, but we do have this arrogant sort of expectation of people come here, they should speak our language. And a person coming from abroad on their own, I could appreciate how scary that would be, but my advice would be, number one, learn some English, you know, and that will get you further than anything else here in this country. Darbu, arī to zaudēju. Te mēs tur dzīvojāmies, mēģinājām kulties un pērties kaut kā paši saviem spēkiem. Dārtai jau bija 3 gadi, viņai bija jāiet jau bērndārzā. Bet mūsu rinda bērndārzam bija pēc 100. Mūsu kārta pēc bērndārzā, bet rindā bija pēc 100. Respektīvi, mēs bērndārs būtu dabūjuši tikai tad, kad Dārtai būtu jāsāk iet skolā. Tā nu mēs izdomājam, ka braukam prom uz ārzemēm kaut kur. Par cik mēs abi divi bijām skolā mācījušies angļu valodu, mēs to lēmām, ka tā valsts varētu būt Lielbritānija. Viņi ir Eiropā, viņi nav tālu, tur ir labas skolas, bērndārs un viss pārējais. Mēs devāmies uz darbā iekārtošanās aģentūru Latvijas, kura bija ļoti laipna un teica, jā, mēs jums varam dot darbu Lielbritānijā, maksājiet, brauciet, būsiet. Labi, nu pat cik cilvēki bija no tās aģentūras jau braukuši, jā, visi viņiem bija kārtībā, arī mēs izdomājām, ka mēģināsim. Parakstījām līgumu, samaksājām naudu, nopirkām biļetes, atbraucām uz Angliju. Neviens mūs nesagaidīja. Tajā naktī nācās palikt viesnīcā. Pēc viesnīcas nākošā dienā mēs devāmies uz to mūsu darbu vietu. Darbs bija 4 stundas dienā. 3 dienas nedēļā. Tad, protams, ka bija pilnīgi skaidrs, ka par tādu naudu izdzīvot šeit uz vietas nevar. Tā nu mēs ar sievu nospriedām, ka nē, mēs šajā darbā nepaliksim strādāt. Mēs aizgājām prom, staigājām pa aģentūrām, meklējām darbu. Tur nekā tāda stabili, normāli nekā nebija, bija tādi visādi gadījumi darbiņi. Paralēli tam visam es katru dienu staigāju pa industriālajiem rajoniem un meklēju darbu. Gāju iekšā katrā iestādē un runāju ar vietējiem cilvēkiem. Kur vienā darbvietā man nāca pretī un ieteica, kas un kā man ir jādara, lai es dabūtu pie viņiem darbu, ko es arī izdarīju. Un sāku strādāt kompānijā. Vēlāk, kaut kāds mēnesis, 2 mēnešus vēlāk, saņēmu oficiālu līgumu ar šo kompāniju un sāku strādāt
strādāt jau kā pilnas slodzes darbinieks. Nesagaidot sava pārbaudas laika beigas, šajā darbā man iecēla par maiņas vecāko supervizoru vienalga. Sauciet, kā gribat. Un tad jau viss dzīve aizgāja uz priekšu ļoti strauji. Bija tāda sajūta, ka esmu iekāpis ātrgaitas vilcienā un viss vienkārši kustās bez apstājas uz priekšu. Paralēli tam visam mana sieva strādāja caur aģentūrām. Arī tādas visādas darbiņas pakoja Ziemassvētku kartiņas. Kaut ko tādu. Tad novembrī atbrauc mūsu meita uz Angliju. Respektīvi, man sieva aizbrauc uz Latviju un atved viņu uz šejieni. Viņa kādu laiciņu dzīvoja, pagājuši 2 mēnešus dzīvoja pie vecākiem. Lielbritānijas valsts nāca pretī un piešķīra meitai bērndārs uzreiz. Piedāvāja tulku, mācīties angļu valodu bērnam. Paši skolotāji mācījās latviešu valodu, lai varētu sazināties ar dātu kaut kādā veidā. Cilvēki ļoti laipni un atsaucīgi. Tāpēc es neko sliktu nevaru teikt par Angliju, jo arī darbā man cilvēki nāca pretī, palīdzēja ar padomu, palīdzēja ar visādi citādi palīdzēja. Respektīvi, kad man vajadzēja pārvākties no vienas pilsētas uz citu pilsētu, palīdzēja mantas pārvest piedāvu mašīnu, priekšnieks nāca pretī ar piedāvāju ņemt smago mašīnu no darba. Un tāpatās tie kolēģi aicina visur uz saviem pubiem kopā pasēdēt Ziemassvētkiem pie mums bija viens no maniem tā laika kolēģiem. Tāpēc man ļoti apmierina dzīve Anglijā. Šobrīd manai meitai jau ir iedota, bet viņa jau mācās 2. klasē skolā Anglijas akadēmijā, par ko es esmu ļoti priecīgs un arī lepns, ja tā varētu teikt, ka man kā iebraucējiem svešā valstī bērns spēja mācīties svešā valodā un bez problēmām. Meita apmeklē ārpus skolas nodarbības, par kurām viņa savukārt ir ļoti priecīga. Jā, ir dažādas lietas, kas man pietrūkst, protams. Kā piemēram, man pietrūkst tuvinieku, radinieku, draugu, brālēnu. Man pietrūkst gada laika maiņas. Šī valstī, kā vienmēr redz lietu un rudeni tādu sajūtu. Labi, šodien ārā spīd saulīt, bet tas ir retums. Man pietrūkst ziemas. Tas ir riktīgs augsts ziemas, tā lai augstums riktīgi pieķeram pie kauliem, tā lai tu jūti. Pievelc elpu iekšā un tev plaušas sasalst. Pietrūkst karstās kautējušos Latvijas vasaras. Ja tu ej pa lauku lielceļu un putekļi no katra soļa ceļās gaisā. Pietrūkst siltā latviešu ūdens gan pludmalēs, gan upēs. Pietrūkst sēņošanas rudenī, jo šeit sēnes tās, kas augtās. Nekas tur no viņām nav. Pietrūkst tāds latviešu pārtuks, respektīvi man pietrūkst kārtīgas zonas
kā mēs varam palīdzēt Latvijai. Mēs piedalāmies visos referendumos, balsojumos. Neskatoties uz to, ka mēs dzīvojam tālu no Londonas, tas nav tik ātri un viegli aizbraukt uz vēstniecību, lai veiktu balsojumu. Mēs tāpat to darām. Jo mēs esam latvieši un mēs uzskatām sevi par latviešiem. Un tā būs vienmēr. Mana meita ir dzimusi Anglijā. Viņa tāpat ir latvieta. Viņa augs latviešu ģimenē. Viņa runās latviski. Latvijas iedzīvotājiem, gan tiem, kas plāno doties vēlāk iemācīties valsts valodu, uz kuru valsti mēs varētu braukt. Tas mums palīdzēs visās dzīves situācijās. Kā jau jūs šajā filmā redzējāt, arī Lielbritānijas pilsoņi gaida iebraucējiem. Viņi sapratīs, spēs komunicēt vienkārši. Mans mērķis, veidojot šo filmu, nav vilkt cilvēku prom no Latvijas. Mans mērķis ir parādīt, ka ir cilvēki, kuriem veicās dzīvojot citur. Mēs personīgi kādreiz atgriezīsimies Latvijā. Īpašums, uz kuru mēs noteikti kādreiz atgriezīsimies. Tuvākajā laikā mēs braukāsim tikai uz atgriezījumus uz Latviju. Jā, Latvijas iedzīvotāji, es novēlu jums lielu izturību. Tas ir mūsu Anglijas ceļš. Šai sākās un vēl nav beidzies. Latvija, vai nav tev žēl? Šķirtīs nu dzimtenes sovas, pamešu sudobra upes, mežus i kolnus i pļavas. Broliet, vai nav tev žēl? Šķirtīs nu dzimtenes sovas, broliet, vai nav tev žēl? Grīzīs koļču nava par vēl. Kur iz kolna pie krīstā mīloko soris ļauj. Palīdz tu, broliet, palīdz tu, kam tu svešumu ej. Broliet, vai nav tev žēl? Šķirtīs nu dzimtenes sovas, broliet, vai nav tev žēl? Grīzīs koļča nava par vēl. Izdabasim vērās, asaras rivčim jam lejās. Soka izgrivši bez maizes, uz tolu pusīsīt. Broliet, vai nav tev žēl? Šķirtīs nu dzimtenes sovas, broliet, vai nav tev žēl? Grīzīs koļča nava par vēl.
Latvija, vai nav tev žēl? Šķirtīs nu dzimtenes sovas, pamest šos sudobra upes, mežus I kolnus I pļavas. Broliet, vai nav tev žēl? Šķirtīs nu dzimtenes sovas, broliet, vai nav tev žēl? Grīzīs koļč nav par val. Broliet, vai nav tev žēl? Šķirtīs nu dzimtenes sovas, broliet, vai nav tev žēl? Grīzīs koļč nav par val.